Vai tā neizskatās lieliski? Tā tas nav bijis vienmēr. Apmēram 200 gadus atpakaļ pirms šī ēka tika uzcelta, šeit atradās saules veikals. Bagāts tirgotājs šajā vietā uzcēla māju, bet Krievijas caram tā tik ļoti iepatikās, ka viņš to nopirka, lai izmantotu šo ēku reizēs, kad viņš atbrauca uz Helsinkiem. Tātad pārvasarā šī ēka atradās tukša. Varētu padomāt, ka šeit dzīvo prezidents, tomēr tā nav, jo prezidentam mūsdienās ir modernāka māja, taču dažas istabas viņam šeit tiek uzturētas. Mūsdienās prezidenta pilī notiek ikgadējas neatkarības dienas balles. Visiem patīk televīzijā vērot viesu ierašanos balles darbos, kā arī nākamās dienas avīzes ir pilnas ar viesu fotogrāfijām.